Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Stieņu supermeni ar draugiem! Tā, Andrejs Alberts, kas man te blakus stāv, kur ir otrs Alberts. Nāc vēl vairāk blakus. Kā bija? Bija ideāli. Varēja redzēt, jums ir baigi prāvais fanu pulciņš, viņi visi no Ventspils. Praktiski, jā. Un kā frizūras, Ievas, ko tas viss kārtībā? Viss kārtībā, viss stokos. Es saprotu, ka mat nevar būt tāpēc, ka šitā griežoties ar acīs iet, ja? Nu jā, tā var teikt. Es dzirdēju, ka jūs esat satikuši Agri Daņiļeviču Ventspilī klubā KISS, kā bija? Jā, mums bija prieks, ka viņš atnāca un vēroja mūsu priekšnesumu. Aha. Un kāpēc jums piedalās jauna piebalga? Nu kā, puiši fantastiski, un viņi māka fantastiski spēlēt, un kāpēc man gan nepieaicināt? Jā, un tad sanāk, ka jūs viens otram mācat savu lietu, ja? Nu jā, varam tā teikt, jā. Ok, labi. Jāni, lūdzu, tavs komentārs. Man šķiet, jūsu mērķis, ko jūs sākumā teicāt, ka jūs vēlaties, lai pēc iespējas vairāk cilvēku pievērš šim sporta veidam, ir pilnīgi jau sasniegts, jo man šķiet, ka jebkurš pie televizora ekrāniem vēlas darīt to pašu. Un jūs arī to nodemonstrējāt, redz, bundzinieki var arī mēģināt vismaz pievilkties, un jūs jau varat jau uzsist pa bungu. Tā kā, es nezinu, varbūt, ja jūs no Ventspils esat Aivars Lembergs, varbūt arī jāpaņem, jāatsūc kādu, varbūt, ka viņš arī grib pamēģināt, bet nu ļoti forši, paldies, liels. Man liekas, ka viņš jau mēģina. Agri, lūdzu, tavs komentārs. Tu man, jā, prausi, kur klubi... Labi, padomā. Jāna, lūdzu, tavs komentārs. Kuru klubu es tur apmeklēju, es neatceros. Nu, tu arī atceries. Jāna, lūdzu, tavs komentārs. Jā, tajā klubā es diemžēl neesmu bijusi. Bet es ceru drīz nokļūt. Tu esi ļoti daudz zaudējis. Agris tev pēc tam izstāstīs, kāda tur dīvāniņa, kas un kā, bet nu tu turpini.
man nav ko teikt par priekšnesumu, jo mans ir mēms. Ļoti labi. Agri, man liekas, ka tavs arī mēms. Pilnīgi mēms, jo principā staru ārkārtīgi labestība, ārkārtīgs prieks, un tas pats galvenais. Paldies jums. Un ko tu tajā klubā darīji? Nu, tā sanāca, ka Džeki 1 uzstājās, un 1:30 man paziņo, ka es varu neiet viesnīcā gulēt, bet es varu aiziet apskatīties. Tātad viņi tev atļauj neiet gulēt. Tātad, tā kā tu neesi gājis viesnīcā gulēt, tev ir 10 sekundes zvaigznei. Labi! Paldies, Agri! Jāna, tavas 10 sekundes zvaigznei! Paldies, Jāna, Jāni, tavas 10 sekundes zvaigznei! Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa.